es uzkāpu uz vienu TikToku, ja, kas bija filmēts uz filmēšanas laukuma lokācijā Latvijas laukos, kad mēs filmējām caur ēkšķiem uz 8. sezonu. Un, kā jūs zināt, sen es esmu daļa no šī šova, un tā kā jūs zināt, kad būs pirmizrāde, ja? 1. septembris vai kaut kas tāds. Tāpēc man pat nav jāsākt, ja? Ka es biju daļa no šī šova. Un, īsā sakot, protams, ka es vienmēr esmu gribējis piedalīties kaut kādā tādā iespējā kā publiskā šovā un tā tālāk. Bet, ja man piedāvātu vēlreiz filmēties tādā iespējā, es noteikti pat liekas atteiktos, tāpēc, ka jūs redzat tajā video, kad es esmu tajā zilajā džemperī, tas bija vienīgais videos, ko es publicēju no filmēšanas laukuma, ne tāpēc, ka es nevarēju filmēt, bet tāpēc, ka man vispār negribējās filmēt neko, tā kā man bija tik hujovīs stāvoklis, ka mana mīlestība pret filmēšanu tajā brīdī bija vienkārši izsīkusi. Un jūs redzat tajā video, var redzēt, ja uz manas sejas ir rakstīts, ka es esmu pilnīgā vahujā, es esmu pilnīgā diskomfortā, man nepatīk atrasties starp tām svešajām sejām un būt daļai no šī filmēšanas laukuma, pat ne tikai ar dalībniekiem, bet vispār ar filmēšanas tiem darbiniekiem pašiem, ja, tā kā aizskatīt cilvēkiem, ja, man viņi arī ir iebēls, ir īpašās meitenes. Kāpēc man nepatīk filmēties ērkšķos, ja, es pateikšu uzreiz, jo tas nav mans līmenis. Jā, es esmu meitene ar problēmām dzīvē, man ir notikušas dzīvē dažas tauriņa efektu pozīcijas, ja, kas ir ietekmējušas manu nākotni un kas ir atņēmušas stabilitāti manā nākotnes narratīvā. Ja, tā kā lietas attīstās haotiskā sekvencē dēļ tām lietām, kas ir izveidojušas šo automātisko reakciju. Tāpēc mana sekvence ne tošu tā kā sabojājās nākotnes, bet viņa vienkārši viņa turpinājās ar iztrūkumiem, haotiski. Ja? Tagad es pamazām sāku atgriezties tajā plūsmā, stabilā un pēc kārtas, nevis haotiskā lēcienā. Ja? Tā kā es jau nezaudēju savu stabilitāti, savas vērtības un apziņu par to, kādai dzīvē ir jābūt. Es vienkārši sāku lekt haotiskā veidā, pat no stabilitātes stāvokļa uz atkal haotisku emocionālu stāvokli. No izmisuma uz stabilu stāvokli, ja, un tādā prikulā. Bet es noteikti neietu. Tas nozīmē, ka es ieturos starp ģņiliem un pilnīgiem lohiem, starp cilvēkiem, kuri nav mans līmenis, ne vēseliskā, ne kognitīvā, ne intelektuālā ziņā. Jā, tas nenozīmē, ka mani var ielikt starp kaut kādiem lohiem. Jā, un es nekad mūžā neļaušu sev to izdarīt. Tādu pazemojumu sev nodarīt, ielikt sevi starp tādu cilvēku grupu. Kā es vispār varēju kaut tādu piekrist? Es nezinu, man bija garlaicīgi. Tie cilvēki noteikti neizprata mani kā cilvēku, pat ja viņi izprata tādas daļas, bet viņi neizprata manu stāstu, manu domu, kāpēc es esmu šeit, ko es cenšos pateikt vai ko es cenšos pavēstīt ar savām noteiktām rīcībām, kāds ir zemteksts maniem vārdiem un manām rīcībām. Neviens no viņiem to nesaprata. Tā kā man nav ko darīt ar tādiem cilvēkiem. Un es esmu ļoti augsts cilvēks kādā ziņā es to domāju. Tādā, ka es esmu pilnīgi normāls cilvēks, vienkārši man ir ļoti daudz potenciāla, un tas potenciāls izpaužās tā, tas potenciāls vienkārši, man ir ielikta no dabas tāda īpatnība, jā, un viņa ir ielikta tāpēc, ka viņai ir daudz izpaušanās veidi. Ja viņa neeksistētu, es nevarētu izpausties citās jomās, kurā tā īpatnība izpaužās kolosāli. Ja? Tāpēc no dabas man ir iedota nevis īpatnība, bet saku vienkārši rakstura īpatnības, kas ir katram, lai viņas varētu izpausties tajā virzienā un tajā joslā, kurās viņām ir jāizpaužās un viss. Tā kā jā, paldies par skatīšanās.